Pie upes uz koka attēlotā zīme ir C leģendas sākuma punkts. Tātad zīme, ko mēs ieraudzīsim pie upes, tātad mēs nokļūsim punktā vai nu tur būs zvaigznīte, vai rombiņš, vai sirsniņa, vai trīsstūris, tātad tur sāks leģenda. Ļoti vienkārši. Un tur būs uzzīmēta sirsniņa, ja? Uz koka. Un tu zini, ka tagad leģenda sāksies tur, kur ir sirsniņas. Paralēli tu gan vari skatīties tos punktus kartā un pie viena varbūt var atrast to leģendas sākumu bez mazo. Jā, tieši tā, tu jau vari ne tikai līdz leģendas sākumu atrast, tu jau vēl vari braukt citas lietas darīt. Tu jau zini, ka leģenda sāksies tajā un tajā punktā. Bet, ja ir atbildē burts, tad viņš uzreiz ir šeit iekšā. Ja atbildē cipars, tad viņš ir šeit. Nu tā. Ir vieta, kur vēl neviens nav braucis šajā mežā. Lidos. Nav pārāk sarežģīti, tiekat galā ar visu? Pagaidām, jā. Pagaidām viss labi. Es īko bišķi nesapratu vienīgi. Tur tie burti visādi ir. Labi, tie, kas ir leģendas sākums, galvenais, tā nav rupju burti. Nerupji, tad visi kārtībā. Visi kārtībā, Pirmā reize turistu klasa braucam, mācamies. Jau šturmans, blīd. Kā ir, nav pārāk sarežģīti? Ir navigācija vajag citu, jā. Šitā nerunā? Jā, man vien tad un Brisele. Ok. Labi. Pirmo. Kas būs labi. Tiekamies vakarā. Nu, Gabriel, tu šitādu konstrukciju vispār esi kādreiz tā kā iedomājies sapņot, ka šādi varētu? Skatu taču neanotiet uz upi ieliek. Viņi taču var pavilkt, jā? Gabrielim ir. Sveikas, var redzēt. Vēsāk uz upiņu. Pārliecināmies, ka mums tomēr ir taisnība. Atbraucam vēlreiz, sakam, Edvin, mēs esam uz vietas. Es vēl būšu tikai pēc 5 минут. Мы могли ехать эту С легенду, чтобы посчитать 6 плюс 6. Мы первые две нашли, пока мы ехали к третьей букве. У меня уже было штук 6 найдено. Когда мы ехали к четвертой, у меня было половина текста. Principā uz tādu minēšanu, bet mēs izbraucām praktiski visu ar kaut kādiem 4 burtiem, varbūt nē. Nu. Jūs tur kaut kur bijāt beigie pirmie, man liekas. Juris pagaid. Veku Ločmēls, tā 17, 47. Tā, kas vēl atbrauc? Mārts! Zeltenais, kas ir? Jā. Tā, jūs esat nopelnījuši zupiņu, un tad, kad jūs esat pāēduši zupiņu un esat gatavi skaitīt dzejolīti, skaļi sakiet to, tad jums būs darīšanas Ziemassvētku vecība. Sanāca tomēr. Потому что было вообще длительно доехать будет. Так, а лошадь еду дальше. Спасибо большое. Vienkārši, просто, да? Да. Место отдыха. Понял? Там река, видел, да? Да, конечно. Конечно. Конечно, видел. Dejos par ziemu, tātad par atjautību un visu pārējo lūdzu jūs ekipāžai. Un tātad sveiciens arī ir uz Ziemassvētku vecīšu. Priecīgas svētkus. Tā, jūs saprotat, kādas par divās. Es konsultēju. No, savu vecīti, tad mums vienas vecīti. Сколько времени шоссе? Это не шоссе. Шоссе, мы приехали с другой стороны. Да, вот чуть дальше еще ехать по старому на Б. Чуть дальше. Там что, meži? Nē, biezi meži, biezi, nē, biezi meži. Pa tiem staigā mazi eži, staigā tie bez jāciņām, pliki un bez
paciņām. Šitā būs Yes! Paldies par dalību. Tagad filtru uz vidu. Tu kā filtru tam vidu? Он никуда не уедет. Иначе суп уедет с ним. Я понял. Что было? Ну как? Тебе честно сказать, слез.